Sveiki! Laipni lūdzam Parkside darbnīcā uz jauno do-it-yourself video. Mani sauc Filips. Šodien mēs izgatavosim rakstām galda organizatoru. Visus nepieciešamos materiālus un instrumentus, kā vienmēr, atradīsi zemāk būvniecības instrukcijā. Sāksim ar pamatnes izzāģēšanu. Tam izmantosim rokas ribzāģi. Lielākais koka gabals ir mūsu pamatne. To noliekam malā. No atgriezuma izzāģēsim starpsienas. Starpsienas tagad izkārtojam, bet vispirms tikai atzīmējam to novietojumu. Piestiprināšana būs vēlāk. Koku tagad varam nolikt malā un turpināt darbu ar metāla detaļām. Taču pievērsiet uzmanību, kad vēlāk griezīsim metāla detaļas, uz koka nedrīkst nokļūt nekādas skaidas, jo tās reaģē ar koku un var rasties neglīti traipi. Vispirms izgatavojam rāmi mūsu perforētajai loksnei. Vislabāk to izdarīt no viena vienīga leņķdzelža gabala. Divās vietās izgriežam V-veida iegriezumus un tad varam pavisam vienkārši saliekt apkārt. Tas der lieliski. Tagad mēs varam piestiprināt perforēto metāla loksni pie rāmja. To darīsim ar kniedēm. Lai to izdarītu, mums vispirms jāizurbj daži caurumi un pēc tam jāizmanto aklo kniežu kniedētājs. Tagad vēl trūkst skrūvju caurumu. Vislabāk paņem vienu no starpsienām par atskaites punktu, lai noskaidrotu, kurus caurumus tev jāizurbj. Tā tam beigās vajadzētu izskatīties. Viss šeit lieliski sader. Tomēr šeit tiks izveidota uzlādes stacija, tāpēc perforētajā panelī mums vēl nepieciešams kabeļa izgriezums. Kad tas ir izdarīts, tu noslīpē koku un apstrādā to ar cietvaska eļļu. Pēc tam vari visu organizatoru saskrūvēt kopā. Kamēr koks žūst, es ar vēdekļa slīpripu varu noslīpēt rāmi tā, lai tas izskatītos līdzīgs perforētajai metāla loksnei. Un tagad ķersimies pie organizēšanas. Tā taču strādāt ir daudz patīkamāk. Komentāros atzīmē kādu cilvēku, kura rakstām galds tiešām steidzami būtu jāsakārto, un vienkārši ķeries klāt. Tu to vari!